Sveicināti jaunajā raidījumā par svarīgāko medijos. Latvijas parlaments pirmais Eiropas Savienībā nobalsoja par izstāšanos no diskutablās Stambulas konvencijas. Un arī, lai valsts prezidents Rinkēvičs to ir apturējis, šis jautājums ir pamanīts arī citās Eiropas valstīs. Kā zināms, Lietuva nav ratificējusi Stambulas konvenciju, un Lietuvas televīzija intervē Lietuvas tieslietu ministri. Šią konvenciją, tačiau jau daug metų neratifikavusi. Tai vėlgi vertybinis klausimas, todėl kad šitoje konvencijoje atsirado įrašas, kuris neša irgi ideologinį tokį užtaisą. Tai kalbame apie nestereotipinių lyčių, vengti stereotipų ir nestereotipinės lytis ir socialinės lyties sampratą. Patikslinkite, čia jūsų interpretacija, nes mokslininkai ir kitaip skaito šias eilutes. Skaito daugelis valstybių kitaip ir dėl to Latvijai tikriausiai dėl to ir išeinama iš Stambulo konvencijos ir tikrai. Tātad Lietuvas tieslietu ministre izsaka dziļas šaubas par Stambulas konvenciju, par nestereotipiskiem dzimumiem, par sociālo dzimumu un tieši norāda uz to, ka Latvija šī sociālā dzimuma dēļ arī stājas laukā no Stambulas konvencijas. Sociālajos tīklos ar ironiju to komentē Nils Konstantinovs. Viņš raksta, tiešām šokējoši Lietuvas tieslietu ministri izrādās analfabēti, kuru neprot lasīt, un arī Kremļa aģenti. Protams, tas ir sarkasms. Tuvāk Skandināvijai, ziemeļpusē Igaunijā ir cits viedoklis, bet tur Latvijas balsojums arī ir pamanīts, ne tikai pamanīts, bet Igaunijas parlaments ir pieņēmis deklarāciju un tātad 5 no 6 partijām apliecina atbalstu Stambulas konvenciju. Jā, diemžēl daudzu Eiropas valstu parlamentos joprojām dominē liberāļi. Ziņu aģentūra Leta ir noķērusi arī Ukrainas ārlietu ministru Kulebu. Un interesanti, ka Kuleba skaidro, ka pirms tātad Krievijas iebrukuma Ukrainā Stambulas konvencijas ratifikācija nebija iespējama plašo diskusiju par tradicionālajām ģimenes vērtībām un dokumenta interpretāciju dēļ. Tātad arī Ukrainas sabiedrībā valdīja milzīgas šaubas, un Ukraina nebija gatava ratificēt Stambulas konvenciju. Taču, kad 2022. gadā sākās karš, konvencijas ratifikācijas jautājums kļuva mazāk pretrunīgs. Ukraina pieminēta Stambulas konvencijas ratifikācijas jautājumā ir īpaši nekorekti, jo ir pilnīgi skaidrs, ka, lai kara laikā dabūtu finansējumu un ieročus, Ukraina nestrīdēsies ar liberālo Eiropu. Saki, vai Eiropas parlamentā ir pamanījuši to, ka Latvija nobalsojas par izstāšanos no Stambulas konvencijas, un vai arī citas Eiropas valstis varētu sekot Latvijas? Protams, kad ir pamanījuši. Protams, ka Latvijas lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas pamanīs ne tikai tuvākās kaimiņu valstis, bet arī citas Eiropas valstis. Eiropā pieaug labējā kustība, un Latvijas parlamenta balsojums ir ļoti svarīgs iedvesmojums citiem Eiropas labējiem spēkiem cīnīties par tradicionālajām ģimenes vērtībām. Tas ir ļoti svarīgi. Esmu pārliecināts, ka gluži kā sniega bumbas efekts, šis Latvijas balsojums var aizvelties tālāk Eiropā, neskatoties uz to, ka Latvijā Rinkēvičs to ir nobremzējis. Nav ne mazāko šaubu, ka uz Latviju tiks izdarīts milzīgs spiediens, lai Latvija neteiktos no Stambulas konvencijas, jo, kā mēs atceramies, Stambulas konvencija bija viens no galvenajiem jautājumiem, kādēļ krita Kariņa valdība, kādēļ tika izveidota Siliņas valdība, un arī vienošanās par valsts prezidenta Rinkēviča ievēlēšana notika uz Stambulas konvencijas pamata, tādēļ mani neizbrīna, ka Rinkēvičam ir tāds viedoklis par Stambulas konvenciju, kāds viņš ir. Grib parādīt Kariņa uzstāšanos. Tās divas valdības, un viens no iemesliem, kāpēc es izformēju pēdējo valdību, bija tas,
ka mēs nevarējām nonākt līdz politiskajam kompromisam, lai pabeigtu šo ratifikācijas procedūru parlamentā. Tas nebija galvenais iemesls, bet viens no. Formējot jauno valdību, mana pēcgājēja Evika Siliņa iekļāva šo jautājumu kā vienu no pamatjautājumiem jaunās valdības veidošanas procesā un beidzot pabeigts šo ratifikācijas procedūru. Tātad nebūsim naivi. Šis nav viens jautājums, tas ir pamatjautājums. Un nebūsim naivi. Šis nav jautājums par sieviešu tiesībām, šis ir jautājums par LGBT izplatību un to, ka tā ir viena no pašreizējās Eiropas prioritātēm. Diemžēl. Draugi, hibrīdkarš mūsdienās nenāk tikai no vienas puses. Hibrīdkarš nāk no visām pusēm. Tādēļ domājam paši, domājam ar savu galvu, analizējam, dažādus viedokļus ņemam vēram un tiekamies nākamajā raidījumā. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.